Sveicināti! Ļoti daudz ir runāts pēdējā laikā par to, ka mums vajag visu pārbaudīt un to, kas labs paturēt. Un tad, kas nu tad ir tas labais, par to arī mēs daudz esam runājuši, vai ne? Jo Bībele pats sev paskaidro, mums ir teikts, ka labā vēsts, jā, prieka vēsts ir tas vārds, tas Dieva vārds, kas paliek mūžīgi un ar kuru saskaņā mums ir jāsaprot mūsu pestīšana Kristū, tas pestīšanas ceļš, kāds mums šodien ir dots, vai precīzāk, kurš mums šodien ir dots, jo tas ir pats Jēzus Kristus un sadraudzība ar viņu. Un tad, kad mēs to saprotam, tad mūs nav tik viegli vairs piemānīt. Bet tik un tā mēs esam aicināti būt modriem, kā mums tas ir teikts, ja, jo mūsu dvēseli pretinieks staigā kā rūcošs lauva, meklēdams, ko viņš varētu aprīt. Un bieži mēs domājam, ka tas ir tādā izteiksmē, kad tas ir kā tāds kaut kāds miesīgs kārdinājums vai kaut kāds cita veida grēks. Un, protams, zināmā mērā, tas tā ir, ja tas jau nekur nepazūd. Bet jautājums ir par to, kā mēs to uzvaram. Tātad ne jau caur to, ka tu tagad modri skatīsies un centīsies to uzvarēt. Un ir zināmas situācijas, kur patiešām mums vienkārši ir fiziski jābēg bez maz vai no kaut kādām situācijām, kā mums to arī saka raksti, ja? Bēdz no jaunekļa karībām, ja? Vienkārši bēdz no tām lietām. Bet mēs uzvaram caur patiesības atziņu, ja? Tātad caur to, ka mums ir sadraudzība ar Jēzu Kristu. Ja? Tātad mūsu maņas, mūsu domas, mūsu šīs te vēlmes mainās. Ja? It kā organiski, pārdabiski, dabiskā veidā, paliekot Kristu, paliekot patiesībā. Ja? Atceroties, ko viņš ir izdarījis un neļaujoties nekādiem mācību vējiem, caur kuriem vēlns nāk zakt, nogalināt un iznīcināt. Mums var likties, ka vai tad tiešām tur ir tiešām tas velns un tas bīstamākais, no kā mums būtu jāuzmanās. Bet, mīļie, padomāsim, ko raksts saka. Tā tad ir teikts apostuls Pāvils ar Galatiešiem. Tātad, ja jūs garā iesākuši gribat miesā pabeigt, tad jūs bez žēlstības esat palikuši. Jūs varat iedomāties, tad jūs bez žēlastības esat palikuši. Lai gan tas ārēji var izskatīties nereāli dievbijīgi, ja, kur cilvēks aiziet ar galvu askezē, kā saka, ja, un vēl kaut kādās lietās, kaut kādos rituālos, vēl kaut kādās tur labdarībās. Un, protams, tas ir jāsaprot pareizi, ja, kad ne jau tas ir slikti, ka cilvēks dara labas lietas, ja, bet, ja viņš domā, ka šīs labās lietas viņu izglābs, tad viņš joprojām paļaujās uz savu spēku. Ja?